Tauks kādu. Jā, tātad, tātad turpinam. Tātad mums ir šis te jaunais taukskābi koncentrāts. Unikāls produkts, premium klases produkts, absolūti jauns produkts, produkts, kuram nav alternatīvas, un arī savā ziņā revolucionārs produkts. Un kāpēc es saku, nav alternatīvas? Jā, tāpēc es šo jautājumu arī papētīju, un izrādās, ka krila eļļa, ko daudz, teiksim, tā kā pielīdzina, sakām, tā krila eļļa, nu tā pavisam nav, bet lekcijas laikā es arī pastāstīšu tās galvenās atšķirības. Tad, kad mēs runājam par planktonu eļļu, un tad, kad mēs runājām par tā unikālo iedarbību, mēs minējām, ja arī aprakstā lieko svaru. Liekā svara problēmu. Liekā svara problēmu cilvēks saprot. Protams, tās ir izmainīts ķermeņa aprises, tātad tas ir daudz taukaudu, tas ir liekais svars. To mēs visi pazīstam, atpazīstam, tas mums ir zināms. Bet liekā svara problēma, tā nav tikai vienkārši vizuāla problēma, vizuāls defekts, kā dažkārt cilvēki to uztver, un ko vienmēr es arī, teiksim, uzsveru, tad, kad es runāju par lieko svaru, bet liekā svara problēma, tās ir metabolais sindroms. Un metabolais sindroms, tas jau ir daudz nopietnāka lieta, nopietnāka veselības problēma, un ir jāsaprot to, ka šis te liekais svars, tas nebūs tikai un vienīgi vizuāls defekts. Jā, bet tur veidojās vesela virkne nopietnu veselības problēmu, kur, protams, var attīstīties gan cukura diabēts, gan sirds asinsvadu saslimšanas, gan izmainās asinsspiediens, lipīdu sastāvs asinīs, šūnu rezistence pret insulīnu un, protams, iekaisuma process arī audos, un tā kā tas nav viss tik vienkārši. Mūsu pasaulē ar lieko svaru sirgst apmēram 31% cilvēku. Un liekā svara problēma, viņa ir veidojās un diemžēl turpina attīstīties pasaulē, jo mūsu dzīvesveids ir tāds, kurš to veicina, kā arī pārtika, kuru mēs uzņemam, to visu veicina. Un varbūt tad es palūkšu parādīt nākamo slaidu, lai saprastu, kā tad šis te metabolais sindroms ir attīstījies laika gaitā vēsturiski. Ja? Agrāk cilvēkiem bija grūta iztikšana, bija liels enerģijas patēriņš, bija smagi dzīves apstākļi, bija smags fiziskais darbs. Un nebija tātad tehnoloģijas, cilvēks nebija piesaistīts tādam sēdošam dzīvesveidam, un enerģiju viņš gan uzkrāja, gan arī prata izlietot, prata tā kā patērēt, un šī te enerģijas rezerve cilvēkam neuzkrājās. Bet laika gaitā cilvēkam evolucionējot, attīstoties tehnoloģijām, attīstoties komfortam, ēdienam kļūstot pieejamam, cilvēkam vairs, protams, nav šis bats, bet ēdiens tiek uzņemts pat vairāk nekā tas būtu nepieciešams. Un līdz ar to šīs enerģijas rezerves cilvēks nepatērē, viņas uzkrājās, un viņas arī uzkrājās tātad šo te taukaudu veidā. Ja, nākamo slaidu. Tātad, kādas tad ir, tā kā es minēju, kādas tad ir sekas? Organisms krāja šīs rezerves taukaudu veidā. Un līdz ar to mūsdienu tāda modernā slimība ir šis te metabolais sindroms, kurš attīstās un kurš diemžēl attīstās uz priekšu un aizvien vairāk un vairāk ir sastopams. Ja? Kā jau es minēju, es jau iepriekš nedaudz pieskāros šai tēmai, kas tad ir šis te metabolais sindroms, tad pirmām kārtām tas te tauku uzkrāšanās, īpaši tauku uzkrāšanās uz ap vidukli. Tas ir viens no tādiem
rādītājiem aptaukojās iekšējie orgāni, taukaina akna, droši vien daudzi ir to dzirdējuši, arī pat aptaukojās aizkuņģa dziedzers, glikols līmenis asinīs auga asinsspiediens, līdz ar to attīstās ateroskleroze, arī holesterīna līmenis asinīs aug, un ir milzīgs risks tam, ka attīstās otrā tipa cukura diabēts, kā arī var attīstīties dažādas vēža formas, kurām ir saistība ar šo lieko svaru, krūtsvēzis, resnās zarnas vēzis, prostatas vēzis, ja. Tā kā ir šis te vesels kopums šo te slimību risku, ļoti nopietnu mūsdienu slimību risks, jā, jo tāpēc, ka cilvēki ar cukura diabētu otrā tipa slimo daudz, šo cilvēku skaits pieaug. Mēs zinām, ka arī sirds asinsvadu slimības tikai iet vairumā, cilvēki slimo. Un tātad, kā jau es minēju, tas ir ļoti nopietni. Ko tad mēs varam darīt, lai šo metabolo sindromu novērstu? Nākamais slaids. Šeit vēl varam pieminēt arī, ka par iemeslu metabolā sindroma attīstībai ir tātad riska faktori, tātad to, ko mēs runājam, gan mazkustīgs dzīvesveids, miega trūkums, alkohols, nesabalētas uzturs, iedzimtība un paaugstināts stresa līmenis. Tātad nākamais slaids būs. Tātad, ko mēs varam darīt? Pirmkārtām, protams, lai novērstu šo metabolo sindromu, būtu nepieciešams mainīt šo dzīvesveidu. Es domāju, ka daudz klātesošie var iedomāties, kā šo dzīvesveidu vajadzētu mainīt. Protams, ir jādomā par uzturu, par fiziskām aktivitātēm, tātad stresa menedžments, pietiekoši izgulēties, ja? Tie, protams, būtu tie pamata nosacījumi, lai šo metabolo sindromu novērstu, jā, jo tāpēc, ka brīnums zāļu jau nav, bet ja šis metabolais sindroms ir attīstījies, vai arī mēs vēlamies profilaktiski uz to iedarboties, tad mums ir šis te jaunais produkts. Un tā ir šī te planktona eļļa. Nākamo slaidu. Planktona eļļa, ko iegūst no kalānusa. Kalānus, ja, kas tad ir šis te kalānus? Šis te mazais tāds, varētu teikt, dzīvnieciņš, mikroskopiskais dzīvnieciņš, kurš dzīvo Ziemeļu jūrā. Šis te kalānus ir vēžveidīgais no vēžveidīgo apakšklases. Viņa izmērs ir tikai 3 līdz 4 mm. Viņš dzīvo Ziemeļu jūrās, Atlantijas okeānā, pie Amerikas ziemeļkrastiem, kā arī pie Ziemeļu ledus okeāna. Un viņš, pateicoties savam dzīvesveidam, spēja atrasties šajos augstajos ūdeņos, ir uzkrāja šos te vaska ēsterus, jeb lipīdus vaska ēsteru formā. Un tā ir arī šī te mazā jūras dzīvnieciņa zooplanktona īpatnība, šī spēja uzkrāt šos te vaska ēsterus. Šim te Jā, tātad 90% pastāstīšu varbūt arī nedaudz vēl par pašu kalānusu. Tātad, kā jau es minēju, maziņš, 3 līdz 4 mm. Par dzīves vietu jau pastāstīju. Barojās viņš no fitoplanktona, un šis te vēžveidīgam dzīves ilgums ir tikai 1 gads. Un 1 gads tas nozīmē to, ka viņš savā dzīves laikā patiesībā neuzkrāja nekādus atkritumus, neuzkrāja neko kaitīgu, jo katrā ziņā ļoti minimālā veidā. Viņa nārsts notiek pavasarī. Tad viņš uzkrāja pavasarī vasarā šos lipīdus. Ziemā viņš nolaižās tādā kā ziemas miegā 500 līdz 2000 metru dziļumā šajās Ziemeļu jūrās. Un pavasarī viņš atkal uzpeld augšā. Un šo te
zooplanktonu iegūst viņu speciāli zvejas kuģi Norvēģijas jūrās, Norvēģijas krastos, tātad zvejo šo te planktonu. Un viņš ir uzkrājis tātad šos te lipīdus, un viņa daudzums ir 200 līdz 400 miljonus tonu, kas atrodas Ziemeļjūrās. Tātad, kā jau teicu, viņu ķer ar speciāli zvejas kuģi ar traļiem. Viņi tiek nogādāti zvejas kuģos, šis te zooplanktons, un tur viņš tiek sasaldēts ātrā veidā. Pēc tam, kad viņš tiek nogādāts krastā sasaldētā veidā, tad viņš tiek atsaldēts, karsēts līdz 90 grādu temperatūrai, pēc tam tiek centrifugēts, lai lieko mitrumu no viņa dabūtu ārā, un pēc tam tādā veidā tiek iegūta šī te eļļa, kura ir ļoti daudz. Viņā tie ir 90% un 60% būs lipīdi, no kuriem 80% ir šajā te vaska ēsteru formā. Ja, tie ir šie te unikālie tauki. Un līdz ar to viņi ir ļoti īpaši. Pastāstīšu arī, kāpēc viņi ir tik īpaši, šī te kalānusa eļļa, jeb šie te vaska ēsteri. Nākamo bildīti. Kā jau es minēju, vaska ēsteri tātad piemīt tikai šim te kalānusam, šim te zooplanktonam, jo visas pārējās eļļas, kuras mums ir pieejamas, atrodas triglicerīdu formā, kas ir omegai, un arī fosfolipīdu formā, kas ir krilu eļļai. Bet savukārt šī te vaska ēsteri organismā ļoti slikti uzsūcās. Viņi nokļūst līdz ar to gremošanas procesā līdz zarnu trakta zemākajām daļām, kur atrodas receptori, kuri atbild par vielu maiņu un arī par metabolā sindroma attīstību. Un saistoties ar šiem te receptoriem, šī te vaska ēsteri, kas ir zarnu traktā, spēj pozitīvi ietekmēt šo te procesu, līdz ar to aizkavēt metabolā sindroma attīstību un uzlabot vielu maiņu. Nākamo bildīti. Tātad šajā te kalānusa eļļā ietilpst arī ļoti unikāls antioksidants astaksantīns, un pateicoties arī šī te kalānusa eļļa ir iegūsi šo te tumši sarkano nokrāsu un šo te tumši sarkano toni. Jā, tātad arī šī te antioksidanta astaksantīna klātbūtne ir ļoti laba, kas arī aizsargā šo te planktonu un šo te eļļu no ultravioletās staru iedarbības. Nākamo uzliksim, jā, tātad. Jā, tā kā jau es teicu, ka šī te kalānusa eļļa ir dabisks produkts, jā, visas kalānusa eļļas iegūšanas cikls ir dabisks, tās ir augstas tehnoloģijas, kurās netiek izmantotas nekādas sintētiskas palīga vielas, netiek izmantotas nekādas, teiksim, nevēlami procesi, jā, kuros, teiksim, šī te kalānusa eļļa zaudētu savu iedarbību. Tātad nākamo bildīti. Un šai te kalānusa eļļai, kas ietilp šajā te jaunajā produktā, ir arī visi certifikāti. Šeit te Norvēģijas ražotnei ir certifikāti, kas nosaka šīs te eļļas kvalitāti, kas nosaka šīs te eļļas augsto vērtību un to, ka viņi ir ekoloģiski tīra, iegūta ekoloģiskā veidā. Ja? Tā kā jūs varat redzēt šajos attēlos, šo te apliecinājumu. Tad mēs paskatāmies nākamo attēlu. Jā, šeit jūs varat redzēt kalānusa eļļas
sastāvu, tātad šī produkta planktona eļas sastāvu, kurā ietilps tātad kalanus eļa 500 mg, dienas deva ir 1000 mg. Tas nozīmē to, ka ir nepieciešams 2 kapsulas dienā, lai būtu šī iedarbība. Šeit ietilps arī omega, ietilps arī sastāvā, ja, kā jūs redzat, un astaksantīns. Ja. Omega šeit ir pavisam nedaudz, tātad viņi būs tajā triglicerīdu formā, bet galvenā tātad sastāvdaļa, kā es minēju, ir šie te vaska ēsteri, planktona eļa, jeb kalanus eļa, ja, šajā te vaska ēsteru formā, tā. Tā. Tātad jautājums, protams, uzreiz arī, ko mēs, kas tika arī tā kā apskatīta aprakstā, vai šo te kalanusa eļu, jeb planktona eļu, mēs varam aizstāt ar citiem tradicionāliem uzturu bagātinātājiem, piemēram, omega-3. Vai viņa būs līdzvērtīga? Tad atbilde viennozīmīgi ir nē, ko jūs arī redzat šajā te attēlā. Jo kāpēc? Tāpēc, kad omega-3 šī te eļļa ir triglicerīdu formā, arī ko mēs pazīstam korāklubā, šī te eļļa uzsūcās zarnu traktā augšējās daļās. Viņa uzsūcās ļoti ātri no uzturu, kuru mēs lietojam. Ja? Viņa vēlreiz atgādināsim, ko tad viņa dara. Balsta imūnsistēmu, normalizēs asinsspiedienu, atbild par sirds veselību, locītavu veselību, acu veselību, izvada slikto holesterīnu, uzlabo vielmaiņu procesu, arī tāpat stabilizēs svaru, uzlabos pašsajūtu, protams, arī pozitīvi ietekmēs gan matus, gan nagus, ja, tad arī mūsu skaistumu. Bet vēlreiz uzsveru, ka šī te eļiņa, kas ir kalanus eļa, ja planktona eļa, es visu laiku saku pa kalanus eļu, jo viņi ietilpst arī šajā te planktona eļā, viņa aiziet līdz zemākām zarnu trakta daļām, viņa neuzsūcas augstākās zarnu trakta daļās un iedarbojās tieši uz šiem te receptoriem, kuri atbild par vielmaiņu un metabolo sindromu attīstību. Tā kā viņai tā iedarbība ir savādāka, ļoti aktuāla mūsdienās. Tas ir tiešām revolucionārs produkts, jo produktu, kas iedarbojās uz metabolo sindromu, mums līdz šim nebija, kas spētu iedarboties uz šiem te receptoriem, bet tagad pateicoties šai te planktona eļai, mums tātad ir šīs te iespējas, ja? Cilvēkiem, kuriem ir problēmas, kuri arī profilaktiski grib novērst šo te metabolo sindromu, lietot šo te eļu. Kas vēl tātad, ko vēl varētu pateikt par šo te produktu? Jā, starp citu Vineta pasaka, ja planktona eļu lieto kopā ar omega-3, tad, teiksim, protams, šie abi produkti ļoti daudz, tad varot dabūt caureju. Jā, tā kā tur vajag tā kā menedžēt, lai arī nepārsniegtu omegas daudzumu, jo omega arī ietilpst šī te kalanus eļā. Tāda arī bija šī te rekomendācija. Ja? Un tad mēs varam uzlikt varbūt pēdējo slaidu, kad šeit ir ne tikai, protams, šie te secinājumi ir izdarīti, protams, apsakojot pietiekoši daudz cilvēkus, ir veikti pētījumi. Šie te pētījumi ir veikti 12 nedēļu laikā. Ir novēroti cilvēki tātad ar šo te paaugstināto glikolas līmeni, asinīs ar insulīna rezistenci. Ir šie te rezultāti krietni vien cilvēku stāvoklis ir uzlabojies, ir glikolas līmenis pazeminājies asinīs, ir arī pētījums pie liekā svara, ir samazinājies šis te liekais svars nedaudz, pēc 12 nedēļu pētījuma, ir arī īpaši šis svars un taukālu daudzums mazinās pie fiziskiem vingrinājumiem, un ir
ir samazinājies taukalu daudzums un ķermenī un aizvietojies ar muskuļu audiem, kas arī ir ļoti būtiski, kā arī ir sievietēm ir uzlabojies stāvoklis, tas saucamais kardiorespiratorais stāvoklis. Tas nozīmē to, ka sirds asinsvadu, tātad sirds veselība ir uzlabojusies un līdz ar to arī mazinājusies elpošanas nepietiekamība, kas ar to ir saistīta. Jā, pētījumi ir veikti, pētījumi turpinās, un tātad šī kalanas eļļa ir atzīmēta kā ļoti, ļoti vērtīga, lai mazinātu šo metabolo sindromu. Tagad mēs varam uzlikt varbūt to pašu pirmo slaidu, atkal planktona eļļas. Jā. Un, jā, protams, ir kaut kādi varbūt komentāri, vai varbūt tās Vineta jau lieto ir kaut ko sajutusi, vai gribas kaut ko pajautāt, tad droši varat to darīt. Man varbūt jautājums ir saistībā ar lietošanu bērniem. Ir kādas rekomendācijas? Nē, lietošana ir tikai paredzēta pieaugušiem cilvēkiem. Bērniem vispār šis produkts nav paredzēts. Labs jautājums, jā, bet bērniem viņš nav paredzēts tikai pieaugušiem cilvēkiem. Paldies! Jā, tā kā es ceru, kad bija saprotami šī produkta mērķa auditorijā, bija saprotams, kāpēc viņš ir jālieto, kā viņš ir jālieto, kāds var būt pozitīvais iegūms no šī produkta lietošanas. Tā. Es varbūt pateikšu, ja, par cik es jau lietoju. Es nevaru izmērīt nekad tos metaboliskos procesus vai vēl, teiksim, tā kaut kādu lieko tur svaru pamērīt šobrīd, jo es esmu pārbraucienos, bet ko es reāli ievēroju, kad man vispār negribās saldumus. Tā, ka vispār, ja arī pirms tam es nebiju baigā salduma ēdāja, ja, tad tagad, manuprāt, lietojot šo te eļļu vēl papildus, man vispār, tā kā absolūta vienaldzība. Es tagad arī esmu Spānijā, un tur visi tie galato saldējumi, un parasti, tā kā ieej, un tā skaties, nē. Un izēja ārā. Un es vakar vienu apēdu, gan jau šodien varbūt nesanāks, bet principā to es pamanīju. Protams, lielāku efektu droši vien pēc kaut kāda zināma laika varēs redzēt, jā. Bet es sapratu, ka tieši ir šī te ļoti, šī produkta unikalitāte ir tieši, jā, cukura diabēta profilaksē, jā, tas arī ir tāds ļoti, tāpēc, kad, ļoti izplatīta mūsdienās arī šī problēma ir, vai ne? Tad arī šis te liekais svars un visi šie asinsvadu iekaisumu gadījumos, es domāju, visi, kam ir kaut kādas jau dziļākas problēmas ar šīm lietām, tad novērojiet, pierakstiet rezultātus, lai varat padalīties. Paldies! Jā, es domāju, ja tev negribās cukurs, un tas jau ir ļoti labi, un tas jau ir ļoti liels iegūms, jo tāpēc, ka metabolo sindroma, protams, attīstībā, kā jau es minēju, ir ļoti svarīgi, diemžēl, ir tas, ka, lai nelietotu ogļhidrātus un lai nelietotu cukurs, jo tas ir tas mūsu pats lielākais ienaidnieks, tas ir tieši tas, kas pārvēršas nelabvēlīgajos taukos organismā. Un es domāju, ja nav vēlēšanās šo te cukuru lietot, tas jau ir ļoti labi, jo cukuru diabēts, aptaukošanās, tas ir tieši cukuru vēlme lietot cukurus, jā. Tā kā tas būtu ļoti labi, ja negribētos vairs cukuru. Protams, tur jau var par cukuru vēl veselu lekciju nolasīt, bet, galvenais saprast, ka tas ir, kāds tas ir sliktums mūsu organismam, jā, metabolo sindroma attīstībā, arī cukuru diabēta attīstībā. Jā, tieši tā kā mēs varam apsveikt visus ar šo unikālo produktu mūsu koreju klubā. Mums ir svētki.
Es varbūt pateikšu, ka 7. datumā 12. Visi ir aicināti Dzirnavu ielā, kas dzīvo Latvijā, uz planktonu ballīti. Jāsaģērbjās planktona krāsā, jā, un tur laikam varēšot laimēt arī produktu. Tā kā jā, no 7. datuma viņš būs oficiālā tirzniecībā. Tā kā svētki. Jā, varam arī 2012. Man liekas, ja bija tā planktona prezentācija oficiālā Koraļu klubā. Jā, pareizi. Dzirnavu ielā 37, 2012. sākums. Jā, tā kā bučas visiem. Jā, paldies. Ja jautājumu nav, tad es domāju, ka mēs varam beigt šo te zoomu. Cerams, ka bija saprotami. Jā, paldies, Ivetiņa, milzīgu darbu tu izdarīji, izstāstīji šo te sarežģīto tēmu. Galvenais, ka resursi ir atjaunojams, jā, kad viņi visu laiku šie planktoni rodās jauni un jā, varam izmantot mūsu veselībām.